Hello. Nu ko, ierakstīsim kaut kādu videošiku. Tātad, par tēmu, ko es iepriekš aizsāku, par bērnu dārziem. Tātad kāds tur kaut ko nesaprata līdz galam. Nu tātad, karačiem par tām audzinātājām, kas ir varbūt tās tur aizskara. Tas audzinātājs, tātad šteli tāda, ka apmēram 90% tās audzinātājas ir urodi, ne cilvēki. Ja, ka viņiem vajadzētu pat pašiem atņemt cilvēktiesības, kur vēl laist viņus pie mūsu bērniem klāt. To tie paši cilvēki, lai apzinās, kuri tie ir, un uzliek rociņu uz savu sirsniņu un pasaka sev, es ir urots vai nav urots. Un tādā veidā. Un tie atlikušie tie 10%, kas ir tās audzinātājas, tās ir, pieņemsim, labi cilvēki, bet kas sanāk? Viņiem to spiež mācīt to, kas ir radīts, lai radītu vergus, to programmu. Tātad viņiem ir jāsaka un jāaudzina pēc tās programmatūras tie bērni. Tā tas sanāk. Tā kā tur nav varianti, rezultāts ir viens un tas pats, un tas izkropļo bērnu dzīves. Tātad skatāmies, kurā bērnu dārzā laist. Noteikti privātos bērnu dārzos tātad ir normāli cilvēki, adekvāti, kur neaudzina pēc vergu apmācīšanas standartiem. Tur būs cita štela, tā normāli, attieksme un tādā veidā. Tā kā, bet, protams, tas jāpārbauda pašiem, kurā bērndārzā sūtē. Ja? Tātad, un pirms tam, līdz bērniņš nonāk līdz bērndārzam, tād jau atkal ir tāda lieta, kad vecāku audzināšanā, tātad mūsu trakajās sasteigtajās dzīvēs, tāda tā ir problēma. Tad nākamais ir tā problēma, ka mūs audzināja mūsu vecāki, kuriem ir atkal paudzēs tātad mācīts tas un tas uzskatīts par pareizi, bet visa tā pamatā ir štele, lai audzinātu vergus. Saprotiet? Tas ir tātad vecvecāks ir iemācījis, vecvecāks pa paudzēm iemāca tās programmas, ar kuriem viņi dzīvo. Un tagad nonākot, pieņemsim, līdz šitam, ja bērnu audzina vecvecāks, tad viņš ar savām vecajām uzstādītajām programmām, kas tajā laikā bija derīgas un vēl adekvāts daudz maz, ja, tad tādas daņķu programmas viņas iestāda saviem tātad mazbērniem. Un tas nekur neder. Un tas bērns iznāk sadzīvē ārā, un viņš nesaprot, vapšē, kur viņš atrodas. Tā kā tāda tā problēma ir. Nu, vot. Kas vēl? Nu jā, lapūtē strādā, jāpagriežās uz otru pusī. Tātad, pagaidām viss. Būs vēl videošiki. Čau!